mans vārds ir Gunita Lakstiņas Kroterēna, un šodien mēs tiekamies 36. rubrikas Darīt ir radīt, ja nejaušība nav sērijā. Es saņēmu jautājumu, cik grāmata ar autogrāfiem ir manā grāmatu plauktā. Pirmajā mirklī man likās, kādi 3, 4, 10 varētu būt, bet tad es sāku skaitīt un izrādījās, ka to ir vesels 100. Kā tas viss sākās, man šķiet ar šo grāmatu. Tā ir Mārtiņa Zvīdriņa Fudzī 161 km. Tā ir manas kolekcijas emocionāli visvērtīgākā grāmata, ne tikai tāpēc, ka es biju šīs grāmatas redaktori, bet tāpēc, ka tas ir fantastisks stāsts. Ja jūs nezināt neko par Mārtiņu, iegūglējiet, tas stāsts ir lasīšanas vērts. Un tātad kolekcija papildinājās ar grāmatām, kuras es pati koriģēju vai rediģēju, kur autors atstāja šo grāmatu man par piemiņu par labo sadarbību. Tad ir tāda kategorija grāmatas, kuras es esmu pirkusi grāmatnīcās vai no pašiem autoriem, tiekoties grāmatu atvēršanas svētkos vai kādā citā reizē. Un vēl ir daļa grāmatas, kuras gaida tikai satikšanās ar autoru, lai es tiktu pie autogrāfa. Un tad ir trešā kategorija, kuras man pārsteidzošā kārtā autori uzdāvina paši, sakot to, ka tas tev par to, ko tu dari literatūras lauciņā. Proti, es rakstu atsauksmes ar hashtag autors autoram un vadu raidījumu grāmatzīmi, kurā intervēju ar literatūru saistītus cilvēkus. Un šajos mirkļos, kad man kāds autors uzraksta, ka viņš gribētu man uzdāvināt savu grāmatu, vai kad es interesējos, kā iegādāties viņa grāmatu, un viņš man saka, tas tev par to, tad man ir tāds, cik mīļi, cik forši. Tā kā, vai es teicu par 1/3, ka šeit ir redzams, es sapņoju, ka man kādreiz būs biblioteka kā aristokrātiem. No grīdas līdz griestiem visas sienas būs ar plauktiem, un es varēšu sēdēt un baudīt. Bet to grāmatu ir tik daudz, ka nevar paspēt visas izlasīt. Bet grāmatas ir jālasa, tāpēc lasam un tiekamies. Čau, čau!